Sveikas! Pastāstīšu jums, kas tad būs programmā manai astroskolai. Nosaukums būs Gaismas akadēmija. Man ir Gaismas ceļš Telegram kanāls, man ir arī tagad Gaismas akadēmija, jeb tūdaļ būs. Nu, lūk, tātad, ar ko mēs darbosimies, ko mēs visu, ko uzzināsim pirmajā modulī. Viss būs sadalīts divos moduļos, vispār visa akadēmija, vai ne? Var, ja vēlies vienkārši izzināt, bet tā tiešām padziļināt, izzināt savu karti, savu tuvinieku kartes, saprast un dzīvot saskaņā ar astroloģiskajiem kaut kādiem principiem. Tās, kas mani zina, ka es nedzīvoju katru dienu es nerunāju šeit par astroloģijas prognozēšanu. Tam es nepiekrītu, nekad nepiekritīšu, jo tā ir, tad nav. Tad mēs atejam, neieklausamies sevī, bet vispār tikai sekojam, tā ir bērnu pozīcija, parādu man, kas man šodien jādara. Ieklausīties vajag, zvaigznes mums rāda ceļu, tas ir bijis vienmēr gadu tūkstošiem, gadu desmitiem, simtiem tūkstošu gadus cilvēki ir sekojuši zvaigznē, vai ne, zvaigznes ir rādījušas ceļu. Tiešām pārnestā nozīmē. Nu, lūk, tāpēc, protams, kad šīs Gaismas akadēmijas ietvaros, es jums mācīšu, stāstīšu visu pēc saviem kaut kādiem principiem, kuriem es sekoju, kuriem es, kurus es uzskatu par pareizajiem, bet nav jau pareizi vai nepareizi, vienkārši, kam atsauksies šīs vai ne šī programma, šis mans skatījums uz astroloģiju, tās būs laipni gaidītas. Šī būs 21. gadsimta astroloģija, kas neierobežo mūs. Es jums stāstīšu visu par un ap, kā ar sevīm strādāt, skatoties savā kartē, kā neutralizēt, izmantojot astroloģijas zināšanas, kā neutralizēt kaut kādus saspīlējumus, jeb limitācijas, blokus, tas ir viens un tas pats. Tātad, ko mēs darīsim? Sāku stāstīt par pirmo modulu. Būs pirmais moduls visiem, kas grib vienkārši izzināt sevi, savus bērnus, savu karti, krustu šķērsus izpētīt, jo mēs mācīsimies, mums būs regulāri gan mājas darbi, gan sazvani, nezinu, nav pareizi teikt, bet Zoom zvani, vai ne, kur mēs nelielās grupās, tāpēc ir ierobežots skaits. Es skatīšos, cik konkrēti, bet būs nelielas grupas, maksimums 20 cilvēki, varbūt 25 grupā. Nekad nevienā grupā visi 100% neapmeklē. Tātad, ja būs klase, grupa 25 cilvēki, tad visticamāk aptuveni 10, varbūt 15 būs Zoomā klātienē, pārējie noskatīsies ierakstu, visam būs ieraksts, visam. Bet šis pirmais modulis būs visiem, kas grib vienkārši izzināt savu karti, krustu šķērsu, tiešām pamatīgi, tāpēc, ka tajā pašā, teiksim, individuālajā konsultācijā, es jums koncentrēti iedod tādu lielu bildi, dvēseles uzdevumu, ņem, ej, dari, dzīvo un tā tālāk, bet es nevaru iedot tik daudz, cik es varu iedot akadēmijas ietvaros. Pirmais moduls ilgs 3 mēnešus. 3 mēnešus mēs izurpsimies cauri visdažādākajām tēmām. Mēs iziesim cauri visām planētām, bet nevis vienkārši es jums pastāstīšu video par katru planētu. Nē, mēs viņu tiešām izdzīvosim, sapratīsim, mēs skatīsimies, kā tā planēta var ietekmēt citas planētas, respektīvi visus iespējamos aspektus. Mēs viņus vienkārši, ziniet, kā jūs ienirsiet tajā informācijā, jūs viņus sapratīsiet, jūs redzēsiet, analizēsiet arī, kā tas izpaužās dzīvē, jūsu dzīvē, citu cilvēku dzīvē. Mēs skatīsimies slavenību kartes. Lūk, tātad pilnīgi visas planētas, 5 pamatplanētas, kas veido mūsu personību, tās ir personības planētas. Pēc tam mums ir sociālās 2, Jupiters, Saturns un augstākās planētas 3. Tā kā 5 plus 2, 7 plus 3, 10 planētas. Lūk, visas apskatīsim krustu šķērsu. Un, protams, tādējādi jūs savukārt izanalizēsiet krustu šķērsu. Tas ir kā līdzvērtīgs 5-10 konsultācijām. Lūk, jums paralēli jūs saņemsiet par katru šo planētu, par katru aspektu, par katru vispār lietu, ko es stāstīšu, jo tur būs, protams, vēl par mājām. Principā visām kaut kādām, visām lietām, kas ir astroloģiskajā kartē, visām sastāvdaļām, es pat nezinu, kā pareizi latviski to noformulēt,
Ir mājas mums, ir planētas, ir fiktīvie punkti, par tiem visiem izstāstīšu, ir visi aspekti, par tiem visiem izstāstīšu, vai ne? Tā kā viss pamats tāds būs. Tas aizņems 3 mēnešus, katru nedēļu otrdienās atvērsies jauni video platformā, Thinkific platformā, kur tu varēsi noskatīties visus jaunos video sev ērtā laikā. Pēc katras tēmas būs uzdevums, mājas darbs, kuru pēc tam tu uzrakstīsi, es pārbaudīšu, došu tev atgriezenisko saikni, tur būšu es un man komanda, bet šajā pirmajā plūsmā plāns ir tāds, ka man jebkurā gadījumā ir šī komanda pagaidām jāatrenē, un es atbildēšu kopā ar savu komandu. Es vienalga tur, pat ja komanda pati uzrakstīs to atbildi, mēs pirms tam ar manējiem kuratoriem saucamajiem pārbaudīsim visu un vienosimies, vai ne? Tā kā tā būs mana es pārbaudīšu, respektīvi. Lūk. Mājas darbu tavējo. Pēc tam mēs tiekamies katru otro. Es skatīšos, vai nu es varu norganizēt svētdienas vakarā Zoomu klātienē, tā kā mēs visi tiekamies, un es vēlreiz izēju cauri kaut kam, ko es vēlos piebilst, tāpēc, kad būs čatiņš paralēli, kur es sekošu līdzi, kādi jautājumi jums ir radušies. Varbūt kaut kas ir nevisai līdz galam, skaidrs. Varbūt tās viss ir skaidrs, bet kaut ko jūs vēl gribat padziļināti. Es vienkārši skatīšos, kā saka, turēšu roku uz pulsa. Atkarībā no tā, kas notiks čatiņā, es jums arī šo te Zoomu papildināšu ar kaut kādu informāciju, kas būs aktuāla. Pēc tam mēs kopā analizēsim kartas šajā te Zoomā. Respektīvi, Zoomiņš sadalīsies 2 daļās. Zoomiņā es kaut ko vai nu papildināšu, vai nu paskaidrošu. Visus jautājumus jūs līdz tam Zoomam arī uzdosiet, vai nekādus papildu jautājumus, un es laicīgi jau viņus sagatavošu un atbildēšu jums uz tiem. Un tad nākamā otrā Zooma daļa būs kopā analizēsim kartas. Jūsu situācijas un analizēsim arī slavenību kartas, ko es būšu jau laicīgi sagatavojis. Zoomiņi būs gari, būs ieraksti, varēsiet, kas var paspēt, tie paspēs klātienē, kas nepaspēs, tie nepaspēs klātienē. Es paskatīšos, cik mums gari sanāks, kas es sadalīšu 2 daļās. Skatieties, es šo te visu veidoju, man nav tādas striktas robežas, es varu būt, kā saka, flexible, elastīga, jo es aizvēršu ciet laiku uz konsultācijām, un es veltīšu tiešām visu savējo fokusu šai skolai, jo tas ir kaut kas tāds, sevišķi pirmā plūsma, kam īstenībā paveiksies, pirmai plūsmai paveiksies, jo mana iesaiste būs krietni lielāka nekā pēc tam, jo pēc tam jau būs izveidota sistēma, un es varēšu uzelpot. Tā kā pirmā plūsma īstenībā vienmēr forša ir. Es pat esmu piedalījusies kaut kādos pirmās plūsmas kursos. Tātad izstāstīju tīri tehniski, kā tas viss notiks. Pēc tam, es to Zoomu skatīšos, ja tiešām pārāk ilgi, jo vienmēr, kad es mācījos, tie Zoomi ievilkās uz 13 stundām, 2 stundas, 3, un ir grūti. No vienas puses ir ļoti interesanti, un ja tev tas interesē, tev būs interesanti klausīties un saskatīt to, tā kā to kopsaucēju kartē, kā es viņu salieku kopā, to puzlīti, jo no sākuma man tas viss likās pilnīgs kosmos, kad es pati mācījos, un pēc tam es sāku tā kā, es saliku kopā. Jo viens ir paskatīties, ko katra planēta dara, kādi tur ir saspīlējumi vai pozitīvi aspekti, tā kā, ko ar to visu darīt, bet kā to visu salikt kopā vienā cilvēkā, pilnīgi pretējas enerģijas, un tas ir tāds, tā jau ir māksla. Bet to lēnā garā tikai caur treniņu tu vari iemācīties. Tāpēc es uzskatu, ka, lai tu kļūtu tāpat tā kā ķirurgs, astrologs ir tieši tāpat tā kā ķirurgs. Bez prakses tu nevari saukt sevi īsti par astrologu. Jā, tu vari būt
akadēmiķis tieši un akadēmiskās astroloģiskās zināšanas teoriju tu zinās, tu būsi teorētiķis, tā laikam pareizāk būtu teikt. Teorētiķis jā, bet ne praktiķis, jo tu tās sakarības beigās tāpatās, tu līdz galam viņas izpratīsi tad jau, kad tu skatīsies savu karti, savu tuvinieku kartes, un varbūt tās tev, protams, draudzenes gribēs vai ne, tu pateiksi, kas to zina, beigās vēl sāks piepelnīties, kāpēc gan neatceries par energo apmaiņu, to es jums visu stāstīšu arī. Bet tad tu tā kā, tu būsi spējīgi to lielo bildi salikt kopā un redzēsi. Mēs apskatīsim arī, protams, karmiskos mezglus, bet tie piedar pie fiktīvajiem punktiem, to es jau pieminēju. Es tagad domāju, vai es kaut ko tādu būtisku izlaidu. Bonusiņš būs pie pirmā moduļa, jo man ir arī jāatstāja kaut kas otram modulim, tāpēc, kad ja jūs skatieties, ja jūs neplānojat iet un tiešām iedziļināties, tā, kad riktīgi dziļi un strādāt, jums pilnīgi pietiek ar šo te es izveidoju, es viņu izplānoju tā, ka tev principā ar pirmo moduli, ja tu nevēlies strādāt, kļūt par astrologu, tev pilnībā pietiek, lai tu krustašķēršu saprastu savējo karti, sevi, savus tuviniekus, savus bērnus, savu otro pusīti vai vēlamo otro pusīti. Un otrais modulis jau būs tie cilvēki, kas tiešām grib jau tādus, dziļāku info. Un tas dziļākais info patiesībā atverās tikai tad, kad tu patiesi sāc konsultēt. Tas dziļākais info būs vienkārši teorija, kuru tu nepielietos tāpatās, tāpēc nav jēgas man uztaisīt tā kā vienu moduli visiem un tad daļa pazudīs, jo ja tev nav tāda deksme iekšā patiesi, tā kā kļūt par astrologu un vai nu konsultēt, vai nu tiešām, vai nu to pārvērst par savu pamatdarbu vai nu kā papildu darbu, bet tiešām papildu, ka tu esi tiešām astrologs, tā arī var, protams, nav obligāti. Nav obligāti tam jābūt kā vienīgajam darbam, bet tev nav jēgas, ja tu to nevēlies darīt vairāk kā tikai sev un ģimenei. Tā kā es šeit iedošu visu pamatu pirmajā modulī. Un tad jau ar tiem, kas ies tālāk otrajā modulī, mēs iesim dziļāk, nersim, tur būs visādas formulas un sarežģītākas lietas, bet tas jau ir jebkurā gadījumā tikai pēc tam vajadzīgs cilvēkam, kad šis te pamats, šī te programma, ko es došu pirmajā modulī, ka tas ir tiešām sakārtots un darbojas tavā dzīvē. Tev pat pašai es arī nestrādāju ar visiem sīkumiem savā kartē, jo es strādāju caur tiem lielumiem vai ne caur tiem, pamat tādām lietām, jo ar tām ir gana daudz ko darīt. Tāpēc dažreiz ziniet, kas ir? Dažreiz zināšanas traucē. Un tā tas ir. Tāpēc, ka cilvēkam kas tas, un ja vēl kādam no jums te Merkurs dvīnī arī būs, un kas tas, un kas šis, un kas tas, un tad cilvēks palaiž garām un īstenībā nesafokusējas un neizdara tiešām kaut ko, nesāk tā kā praktizēt kaut ko no tā, ko ir iemācījies. Tāpēc ir kaut kāds, es tā, kad plānoju, sapratu, ar to pietiek, lai riktīgi izurptos, lai riktīgi uzlabotu savu dzīvi, mainītu savu dzīvi, saprastu savus bērnus, tā tālāk, bet tad tajā otrajā modulī tur mēs liksim klāt tādas, jau tādas sarežģītākas lietas, kas tiešām noder profesionālajiem astrologiem, kas to dara, jau konsultē kā astrologs. Lūk. Un tur arī otrajā modulī būs papildus vieslektori, kas būs saistīti tieši ar to, kā strādāt ar cilvēku, kā saudzīgi strādāt ar cilvēku. Jo es tik daudz esmu dzirdējis no jums, saņēmusi vēstulītes ziņas, kā astrologs ir pēdējais drausmu stāsts bijis par to, kad astrologs ir pateicis, kad sieviete aizies no dzīves, nomirs 55 gadu vecumā. Tādam astrologam viņš ir vienkārši cilvēks, viņam ir jāizliedz runāt ar cilvēkiem, vienkārši jāizolē uz vientuļas salas, jo kaut ko tādu pateikt, ir jāmāk pateikt, tad, kad tu redzi kaut kādas briesmas vai ne kaut ko, tas ir jāmāk, to ir jāmāk nodot cilvēkam. Un vēl labāk tu viņu pareizi ievirzi, koncentrēties uz to pozitīvo, lai dabīgi pēc 21. gadsimta astroloģijas principiem cilvēks apietu tās briesmas, vai ne?
Nu, lūk, tā kā tur mēs izskatīsim 2. modulī visu, ko tādu jau padziļināti, un arī medicīnas astroloģija, kas ir ļoti, ļoti sarežģīta, mēs viņai pieskarsimies, jo tā ir vesela astroloģijas pasaule, un viņa ir interesanta, bet ticiet man, ja jūs nekonsultēsiet ikdienā, jums nevajag zināt medicīnas astroloģiju, tāpēc, ka viņa jūs biedēs. Jūs saskatīsieties, ja es nebūtu un es nebūtu ar savu pieredzi, es paskatītos savā kartē un nobītos. Un ja es tikai uzzinātu pamatus, bet, lai es tiešām saprastu, bez šīs te savas pieredzes, es arī nesaprastu līdz galam, ja es vienkārši būtu uzzinājusi šo te informāciju. Es ceru, ka es skaidri paskaidroju, nezinu, tad bišķī man liekas, ka es te jau sarunāju, bet saprotiet, ka dažreiz, mana atbildība šeit, mans uzdevums ir neiedot jums pa daudz, lai tas jums nesāk traucēt, tāpēc es ceru, ka uzticēsieties man, kas zina, ka viņi vēlās tikai 1. moduli, un kas zinās, pēc tam varēsiet iet, protams, tālāk, bet es jūs brīdinu, ka 2. modulis jau ir tad, kad tu tiešām gribi konsultēt, un tāpēc, ka tās zināšanas, lai viņas pareizi pielietotu, ir jāpielieto ikdienā. Nu, lūk, 1. modulī bonusiņā būs saulītes darbības, mēnesis atslābinošās darbības. Uzzināsiet, kā strādāt ar vispār visiem saviem saspringumiem kartē, kā ir jāaktivizē tāda perfektā formula. Apskatot mājas, mēs izrunāsim naudas mājas, jūs to visu sapratīsiet. Tas viss ir ietverts jau iekšā 1. modulī, tāds pamats, vai ne? Pēc tam iedošu jums tādu arī foršu aprēķinu, kas ir ķēdīšu aprēķins, kas dažām kartēm strādā labāk, dažām mazāk labi, bet viņš ir super interesants un vērtīgs. To visu iedošu, ar to vien jau pietiek gandrīz. Stihijas arī tur visas būs iekšā ietverts, jau padziļināt, mēs skatīsimies. Tā kā, būs ļoti daudz info. Man pat likās tik daudz, jūs tiešām sapratīsiet sevi, iemācīsieties salikt bildīti kopā, nelienot pārāk dziļi, nelienot tajās, teiksim, zināšanās, kuras jūs reāli nevarat pielietot pēc būtības. Bet tad, kad jau jūs pielietosiet visu 1. moduli, jūs vienmēr varēsiet atnākt un turpināt 2. moduli. Jums nav uzreiz jāturpina, jo tas 2. moduls būs visticamāk atsāksies pēc vasaras, jo vasaru es gribēšu bišķiņu atpūsties noteikti, un pēc vasaras tad ar septembri, visticamāk aptuveni ap septembri, sāksies 2. moduls, un būs vēl 3. moduls, un 3. moduls būs prognozēšanas astroloģija, ko es arī pati papildus visu laiku mācos. Man ir vairāki gan kursi, gan lieli kursi skolas, gan arī papildu kursi. Visu laiku mācos, arī vispār visus pamatus, visu laiku es mācos, lai jums iedotu maksimāli daudz, maksimāli efektīvi un efektīvi tiešām, lai nevis jums iedotu vienkārši visu info, kas tur ir pārrakstīt grāmatu, ja redzējāt, kas redzēja man tādu astrobībeli manējā. Nē, tas nav mans mērķis, es jums viņu sakoncentrēt, iedodu maksimāli efektīvu, ko jūs varat ņemt un izmantot dzīvē, bet būs ļoti daudz informācijas, nebaidieties, nebūs maz, nebūs par maz, būs daudz informācijas un būs visam klāt pilnīgi pie katras lekcijas praktiski, vai pie katras lekcijas, tur man jāskatās, kā es saplānošu vai ne pašas video, bet ka pie katras tēmas būs klāt PDF-iņi, ko jūs vienkārši varēsiet izmantot, super efektīvi, super labi PDF-iņi, tā kā viss būs arī PDF-iņos, varēsiet gan konspektēt, gan vienkārši saglabāt sev izprintēt PDF-iņus. Tālūk, tas ir info par 1. moduli, pagaidām par 2. es vēl nestāstīšu, tāpēc, ka 2. nav tas, ko mēs šobrīd sāksim, ja tu liksi iekšā un būs ar manīm. Un mēs sāksim kopā iedziļināties, ienirt, peldēt, pilnībā, principā, būsim izmirkušas šajās te fantastiskajās astrozināšanās. Un es būšu reāli blakus čatiņā visur, 24, gandrīz 7, jā, es arī gulēšu un dzīvošu, bet būšu blakus un būšu ar tevīm un priecāšos nodot tālāk visu, ko es esmu iemācījusies. Tālūk, tiekamies kursā, tiekamies Gaismas akadēmijā.